aiziet! Sveicināti šodien video! Šodien mēs runāsim par NHL, par Zemgusu Girgensonu. Šī ir podkāsta otrā epizode. Astotnieka podkāsts. Par basīti bija un tā tālāk. Skatīties YouTube astotnieks. Nu, šajā pašā kanālā. Nu jā, pa kur tiks manā kanālā nekas nav postots, tāpēc tu varēsi vēlāk savu aizklausās pateikt. Vēlāk tu viņu varēsi ne tikai es savā kanālā, varbūt iepostošu abas divas epizodes. Labi. Sākam par tēmu. Sāksim ar mūsu mīļo Girgensonu, Zemgus Girgensonu. Vakardien spēle notika, es viņu nestatu šonakt. Pagājušajā nakt notika spēle Buffalo Sabres pret Pateikšu. Un pēc tam pateiks, ja tu ne kaut ko. To, ko Zemgus jau ir izdarījis, man liekas, sezonā kaut kādas 10 spēles tikai. Nu, vai nu arī pat 20. 20. Es nezinu, cik viņš spēles to ir izdarījis. Es vēl nedrīkst atklāt, jo jums tā pret spēlē pret Detroitas Red Wings. Red Wings zaudēja 7-0. Nē, 7-3. 7-3. Zemgus Girgensons arī trāpīja vārtus. Go! Ja meitas Zemgus, nevis kaut kāds cits. Nu, priecīgi. Aplaus Zemgusam. Jā. Tiešām aplaus Zemgusam. Jā. Un vispārībā es gribēju pateikt par hokeju. Ja mēs te runājam, mums ir publiskais čats NHL fanu klubs. WhatsApp. Vai ne? Jā. Man vienīgi WhatsAppā būs jāpūs to rezultātus visām spēlēm. Tajā grupē. Nu, jā. Tad tu vari saftēt miljonu skrīčotu. Es jau safačēju. Es tev viss aizsūtīju. Būs piebrauc telefonu galeriju diezgan. Oi, nu tas, to jā, bet man bija pa laikam arī jātīra. Ir. Jā. Man jau ir, es sabrūcu 1000 hokejistus atmiņā, kā lai pieklājīgāk apstākā. Labi. 1000 hokejistiem. Žēl, bet šonakt arī aizvadīja spēli Kretamovā. Columbusas Blue Jackets, bet, diemžēl, dēļ traumas mūsu mīļais Veržļīkins nepiedalījās, jo viņam ir savainojums. Viņš varētu nespēlēt pat uz pasaules čempionātu. Un ir vēl labas ziņas. Uz NHL dēļ Kanaks vārtsarga pirmā savainošanās ir ielūgts, pasaukts mūsu mīļais Artūrs Šilovs. Viņš 4 nedēļas varētu spēlēt Kanaks aizvietojot to spēlētāju. Vārtsargu. Kad būs nākamā spēle, kur Šila piedalīsies? Es nezinu, vai Šilovs piedalīsies, jo viņš arī varētu būt maiņas vārtsargs.
Es nezinu, vai viņš nāks kā pirmais vārdsargs. Nē, Paskatīšos. kas būs nākamā Kanādas spēle? Rīt? Nu, šonakt. Un tad skatīsimies, vai Šilas labi sargās, vai mēs varēsim teikt Šilas mūris, vai arī Šilas salauza mūri. Būs Kanaks pret Avalanche, kur kādreiz, kuri kādreiz, man liekas, tagad nerunāsim par to, tas ir vecā ziņa, diezgan. Bet ar Šilos, tas mums ļoti patīk, tāpēc, ka Šilos mūri, MVP. Bet pēc ekspertu domām, un pēc manām domām arī, pēc ekspertu domām, Šilovs vēl varētu spēlēt uz playoffiem. Aha. Jo Kanaks ir iekšā playoffos, viņi ir līgas vadošā komanda. Nu, tad viņi varētu mierīgi tikt uz Stanley Kausa izcīņu finālā. Nu, jā. Un mums ir vēl ziņa. Tā, mana ziņa. Kad pagad, tas tūlīt vispār par hokeju mēs šodien runāsim, tā kā jebkādu hokeju. Kā Kristers Gudļevskis Vācijas līgā kļuva par MVP vārdsargu, labāko vārdsargu Vācijā. Nu, jā. Pagriežam laiku atpakaļ 2023. gadu pirmo spēlu hokeja čempionātā World Cup. Paskaties, kas tur sagaidīja Šilovam, vajadzēja nākt uz lauku. Vai ne, Gudļevskis tur salaida daudz gols. Bet tagad viņš ir kā Šilovs. Nu, kaut kas līdzīgs bišķi ir. Jo es skatījos, es paskatījos visi, viņš ir, es paskatījos, kā viņš ir sargājis. Viņš ir sargājis tā kā Šilovs nekad nav sargājis. Viņš vienkārši slīdēja tāli, ripas vāca, blēdz. Es pilnīgi šokā esmu. Aha. Viņam tiešām NHL atpakaļ vajadzētu aizbraukt. Viņš kādreiz spēlēja NHL. 3 sezonas. Ar kurā komandā? Pateikšu. Kristers Gudļevskis. Tagad jāsaka. Kristers Mūris. Kristers Gudļevskis Mūris. Kristers Mūris. Vai arī Gudļevskis Mūris. Vai Kristers Mūris. Kristers Mūris. Kristers Mūris. Kurā komandā spēlēja Kristers Gudļevskis? Viņš ir spēlējis tam Babejas Lighters. Bišķi arī šodien nedaudz zināms par basketbolu, jo man ir viena jauna ziņa. Ne pārāk jauna, bet, zināji, ka VF Rīga vēlas apvienot klubu ar, zini, ko? Nu? 2 klubus apvienot kopā, ka būs VF Prometei. Prometei VF grib ar Prometei apvienoties. Aha. Jo tad visi tie spēlētāji varētu spēlēt Eirolīgā. Tā kā, jā, Prometei diezgan cietuši komandu, viņi varētu kaut vai
Ukrainā spēlēt Ko? Ui, kādā Ohokovā. Oklahoma. Nē, kaut kādā Ukrainas pilsētā spēlēt. Tas nebūtu reāli. Tāpēc mums vajag Latviju apvienot ar Ukrainu. Ne, bet Ukrainai Prometēja klubam mājvieta vispār ir pagaidām Rīga, kamēr Ukrainā ir karš. Nu, jā. Bet tā, ja mēs apvienot tos klubus kopā, tad iedomājieties, būtu divas mājvietas. Rīga un Kijeva. Oh my Jā, God. Kijeva. Es sajaucu Kaļevu ar Kijevu. Aha, tad viņi varētu spēlēt uz Užavas kausa finālu. Vai ne? Viņi varētu spēlēt Latvijas kausā, viņi varētu spēlēt Eirolīgā, Latvijas-Igaunijas līgā viņi jau spēlē. Viņi varētu pat Ukraina pret Latvijas izlases, Ukrainas izlases pret Latvijas. Bet ir jau tā bijis. Kāpēc vēl nevarētu tā būt? Un tad ļoti daudz paņem no Prometējas. Rīga. Rīga zeļi pakāsā, Rīga zeļi sūdi ar tādu rezultātu, kā nekad nav redzējuši. Kāpēc Rīga zeļi ir sūdi? Zaudēja tiem vefiem. Pārāk. Vefi viņas tā sagrauva izkolora. Jā, sagrauva aiz auss un ievilka viņas grozā. Rīga zeļi tikai vienreiz bļēns vefi var uzvarējuši. Vefi jau tur, man liekas, jau 4 reizes viņus uzvarējuši. Rīga zeļi sūdi. Zaudēja tā kā nekad tādu rezultātu nav redzējuši. Labi, atgriežamies pie hokeja. Rīga zeļi sūdi. Es tev teicu, atgriežamies pie hokeja. Aha, es domāju tikai tādu, man ir tev jāpajautā. Kas? Tavuprāt, vai Šilovs būs maiņas vārds vai nemaiņas vārds? Nu, kā laukuma. Tu saki, ka vai nu pirmais, vai nu otrais, vai kas viņš būs kā, vai pirmais vārdsargs, vai otrais vārdsargs, vai trešais, tā domā? Jā. Pirmais! Kurš nāks pirmais uz laukuma? Aha. Manuprāt, protams. Izsaukts uz NHL. Zini, ko es skatos Prometēju, es skatos tūlīt, man te vajag paskatīties. Bet tādā runā, ja Šilovs varētu spēlēt uz playoffiem, tad viņš varētu nespēlēt uz čempi. Jā, vienreiz Prometēju paskatīšos, kā ir gājis zeļiem ar Prometēju. Prometēja vienmēr zeļus ir uzvarējuši. Zeļi, kas ir labākā līga Latvijas-Igaunijas līgā? Kas labākā komanda? Prometēja. Aha. Latvijas-Igaunijas līgā. Nu, Prometēja. Jā, bet zeļi ir sagraujuši Prometējus. Nē. Nē, jā, es skatījos. Jā, labdien, ko jūs vēlaties? Es skatījos zeļi pret Prometēju 70 pret 30. Prometēju ir uzvarējuši 70 pret 30.
Kas tam par rezultātu? Prometēja ir 30 punkti. Nē. Jā, ir bijis tā. Prometēja 30, 17. Kas? Zeļiem ir 17 punkti un 17? 30 punkti Prometēja. 17. 17 punkti Rīgas zeļiem. 17 punkti. 17 pret 17 vai 70? 17, 1-7. Ja tev priekš teica 70. 30 un Prometēja uzvarē. Jāielādē kādreiz Rīgas zeļu aplikāciju Prometēja. Nē, vienkārši 70, sev fuj, kāds 17 pret 30. Tu joko. Nu, vecmāmiņ, tu joko. Tu joko mani ar Prometēju. Tu Prometēju ir uzvarējuši zeļus ar 17 pret 30. Tu esi redzējis kādreiz tik slikti NBA, ka ir klājies? Nav bijis. Prometējiem tāds rezultāts nav bijis. 30. Nebija tāds rezultāts. Nē, nu man tikai rāda. Jo es skatos zeļu es skatos Prometēju versus Rīgas zeļi. Un man te rāda, ka ir 17 pret 30. 13. janvārī 2024. gada. 13. janvārī. Neticu. Nu, es tev parādīšu reāli. 17 pret 30. Neticu. Tas bija. Neticu. Nu, varbūt tas nebija gala rezultāts. Varbūt. Varbūt Prometēja versus Rīgas zeļi. Es uzrakstīšu rezultātu. Rezultāti. Un, nu, man rāda 7 pret 30, un tad man vēl rāda, kur reklamē zeļi pret Keila. Tad man reklamē zeļu partija, basketbolu partija, Rīgas zeļi basketbolu partija, kā basketbolu ballīti. Viņa rīko vienmēr basketbolu partiju. Un man vēl te ir Rīgas zeļi pret Prometēju un pirmais puslaiks. Un 0 pret 0 tagad ir jau pirmais puslaiks un vēl pirmā minūte. Un te ir viena bilde noķerta, kur viņš vēl danko Prometējs. Es neticu, ka tāds rezultāts bija. Es neticu. Varbūt tas bija pirmais sets. Kāds sets? Ceturdaļa. Sets ir volejbolā. Nu, jā, man visu laiku tikai jūt. Bet labi, šāda rezultāta varbūt nav bijis, bet... Neticu tādu rezultātu. Tādu rezultātu neticu. Neticu. Nu, par tādu rezultātu es arī neticētu, jo zeļi būtu... Nē, zini, iedomājies Prometēju pakāstu zeļus, tas būtu smieklīgi. Pati stiprākā... Viena no stiprākajām Eirolīgas, viena no stiprākajām komandām Eirolīgā un zaudē zeļiem. Jā, tad zaudē tika Edgara Buļa izveidītai komandai. Bet zini, kas ir viens no iepašniekiem? Viens no iepašniekiem ir Biedriņš.
Aha, un Edgars Buļs ir Zaļu prezidents, bet viņš arī ir izveidojis Buļs. Bet viņš bez naudas jau nevarētu uztaisīt tādus zeļus. Ko? Bez naudas viņš nevarētu uztaisīt zeļus. Jā, nu, Kāpēc Jelgavā ir viena komanda? uztaisīt NBA komandu, Rīgas Zeli, NBA, tad viņam tur vajag miljārdi. Nē, čau, nē, tā nekad nevarētu notikt. Kurš ir basketbola komandas Boston Celtics īpašnieks vai kurš izveidojis? Īpašnieks ir izveidotājs, tehniski. Nē, tas ir tā pieņemsim. Un pieņemsim, Buļs ir nevis domājis uztaisīt tā, bet es domāju, Buļs būtu, pieņemsim, izlēmis uztaisīt NBA, pieņemsim, viņš būtu kaut kāds, nezinu, tur amerikāns, kurš tāpat kā Jordans, īpašnieks, jālūdz formu. Tā es domāju. Prezidents ir Rīčs. Buļs Kāds Edgars Buļs? Ko? Kāds Edgars Buļs tagad Bostonā ir īpašnieks? Nē, Bostonā ir īpašnieks, bet viņš ir īpašnieks Rīgas Zeļiem. Īpašnieks, Zeļas, jo bez viņa nebūtu pastāvējis Zeļi. Saprati? Nepiekrītu. Nevis tā. Nepiekrītu. Nē, viņš ir izveidojis Rīgas Zeļus. Nepiekrītu, ka viņš viens pats tagad ir izveidojis. Tur bija vēl viņam palīgi, viņš nevarēja izveidot viens pats. Viņam nebūtu tik liela nauda, lai izveidot viens pats. Nu, tas nav iespēja. Jā, varbūt biedriņš palīdzēja. Vai kaut kas tāds, vai ne? Kāpēc? Ko? Nē, Nē, es ar tevi nerunāju. Zini, kas ir Bostonas galvenais treneris? Bostonas prezidents? Rīčs Gotems. Un īpašnieka nav, tas nav cilvēks, bet tā ir vesela kaut kāda lietiņa. Īpašnieks, jeb tas ir kaut kas Bostonas basketbola partners LLC. Nu, tā ir kaut kāda līga varētu būt LLC. LLC? Jap. Latvijas centra 1. Nevarētu būt LLC. Latvijas Lugas centrs. Tas gan būtu. Tas ļoti jocīgs nosaukums. Latvijas Lugas centrs. Sveicināt Latvijas Lugas centrā. Man neīstais mikrofons. Jā. Parād neīsto mikrofonu. Ok. Jā, bet neīsto mikrofonu. Un ar to es varu dzirdēt, ka Rocky. Labdien, kā jūs sauc? Neīsts mikrofons. Jā, es dzirdētu, ka neīsts mikrofons. Zīmols, tiešām līdzi. Tas ir zīmols, un tas nav līdzi. Tas nav zīmols, un tas nav lineāls. Šis podkāsts būs īsāks 30 minūtes. Atgriežamies pie hokeja. Atgriežamies pie mūsu mīļo puķīša. Es tevi samīļošu. Raivo beigsi. Labi. Es tikai tā pajoko. Vai kas?
par mūsu Latvijas hokeja izlase 2024. gada čempionātu. Es nezinu, vai viņš notiks šogad. Notiks. Anton, viņš katru gadu notiek. Ko? Hokejs katru gadu notiek. Nu jā. Nav ik pēc 4 gadiem kā kaut kas tāds, kā nu. Ir, paiet viens gads, Ko klusē? 2023. gada pasaules čempionāts. Pēdējā, pieņemsim, pats sākums. Uzreiz pēc gada atkal sāks tas pats. Tajā pašā dienā un tajā pašā datumā. Pēc katra gada, ir katru gadu hokejs. Tu nesaproti, Anton, nav basketbolā ir savādāk. Reizi 2 gados ir Eiropas čempionāts, reizi 4 gados ir olimpiskās spēles, reizi 4 gados ir, kā sauca, pasaules kauss. Nē, bet Eirobaskets arī. Nē, Eirobaskets ir reizi 2 gados. Tā jums masāžiņu uztaisīt. Mēs runājam par pēdējām lietām, jo drīz beigsies šis video. Es plānoju 30. beigt, jo mēs novirzamies uzreiz no tēmas. Tagad ir 16. Kas 16? Labi, jā. Pulkstens. Tagad pulkstens ir 10 un 16 minūtes. Jā. Aha, 3 minūtes līdz video beigām. Mēs lēnām runājam par pēdējām lietām, un tā drīz beigs. Raivo, tavi pēdējie vārdi un jautājumi. No tevis vai no manis? No tevis man jautājumi. No tevis. Man ir tādi jautājumi. Vai, tavuprāt, Latvijas hokeja izlasei nākamgad vajadzētu uzvarēt zeltu, nevis bronzu? Jā. Tad visu labi, viņi nevis bronzu, bet zeltu, jā. Tas ir sportistiem, zinām, gribam Rūbens. Rubīns vairs neiesist vārdu. Rubīns nesist vairs vārdu. Nē, Rūbens iesita pēdējos vārdus, kas bija overtājumā. Pagājuši gadu, bet ne jau šogad. Šogad vēl jā, un tad visi cepās par Rūbīnu, un Rūbīns bija tas, kurš izcīnīja bronzu. Es nezinu, vai tu varēsi iemontēt kadrā, bet man ir viens video kaut kur galerijā. Tu man atsūti to video. Raudu. Es vienkārši burtiski raudu un lepojos par Latviju. Tagad ir vasaras nāk. Bija tā reakcija tad, kad Latvija izcīnīja bronzu. Es biju pie Omas. Tad, kad Rubīns iesit pēdējo golu, Tad, kad Rubīns sāk iesit pēdējo golu, es sāku vienkārši skriet pa māju. Nenormāli priecīgs bija. Tas bija bļauj pa visu māju. Es to arī. Strējās dzirdēju. Man arī. Visi skrēja. Sanāk beigās svinības. Un tad mēs visi gājām es nezinu, līdz kurienai ir Latvijas karogiem Latvija. Tas bija traki. Tas bija kaut kas necams. Bet šogad mums ir jāizdara tas, ko neviens Latvijas hokeja vēsturē nav izdarījis. Iegūt vai nu sudrabu, vai nu zeltu. Bet vislabāk zeltu. Jo vislabāk mums ir zeltu. Un tad nākamgad atkal zeltu, un tad visu laiku zeltu.
jo šoreiz zelts tika Kanādai. Jā. Tas Un tiksimies rīt nākamajā video. Paldies, ka skatījāties. Tiekamies nākamajā video. Atā!